ģenerāla prokurora vadītā komisija ir nākusi klajā ar viedokli par Vilnīša kunga neatbilstību ieņemamajam amatam, kas pats par sevi nav pārsteigums, jo no dažādiem izteikumiem jau bija skaidrs, ka aptuveni tāds varētu būt tas secinājums. Jautājums ir par to, kas notiks tālāk. Es nedomāju, ka nākamajā solī pēc procedūras, proti ministru kabinetā, varētu būt gaidām kādu pārsteigumu. Visticamāk, partijas, kuras veido valdošo koalīciju, laidīs tālāk šo jautājumu uz Saeimu, jo ministra kabinetā būtu pārāk viegli identificēt, kuri ir tie, kuri tad būtu gribējuši Vilnīti pasargāt. Kas notiks Saeimā? Vēl pirms valdes atpēra vēsturiskā lēmuma rosināt Saeimas atlaišanu, es biju diezgan pārliecināts, ka pašreizējā Saeimas sastāvā nav lielu izredzu panākt Vilnīša atbrīvošanu no amata, jo vienkārši šķiet, ka Saeimas vairākums ir pietiekami apmierināts ar situāciju, bet tagad tā situācija varētu būt nedaudz neskaidrāka. Jo no vienas puses, es domāju, vēl aizvien Saeimas vairākumam tā pēc būtības varētu nebūt nekāda liela iebilduma pret to, kas Knabā notiek, bet tieši, ja mēs runājam par Knabu priekšnieku lomu, ne jau visām lietām Knabā. Bet tagad tā intriga ir, vai Saeima, baidoties no daļas sabiedrības dusmām pret oligarhiem un gaidāmajām ārkārtas vēlēšanām, tomēr sabīsies un sekos Kalnmējera kunga vadītās komisijas viedoklim. Vai arī no otras puses Saeimas vairākums tieši vēl vairāk iecirtīsies savā pozā un nolems atstāt Vilnīti amatā, lai tur vai kas, un uzskatīs, paļausies uz to, ka gan jau līdz rudenī gaidāmajām vēlēšanām kaut kā vēlētāju prātus apstrādās, lai viņi par to neatrieptos pie vēlēšanu urnām.